Laiku pa laikam ir sanācis runāties arī ar cilvēkiem internetā, komentāros, kā jau katram šad un tad, gandrīz katram tas dzīvē notiek. Un kādā no tādām reizēm man bija saziņa ar kādu pieļauju sistēmas trolli, kurš centās par katru cenu noreklamēt to, lai tik cilvēki dodās dienēt un kā piespiest, ka tas viņa prāt ir ok, lai viņi vienkārši dara to, ko viņiem liek. Un kādā brīdī pat pateica, ka vajadzētu tā, lai Latvijas armija ir vismaz 10 000 un pat vairāk, lai tikai viņi iet. Par sevi, protams, viņš to neteica. Viņš vienkārši grib kūrēt citus. Un tad kādā saziņas brīdī es viņam pateicu šādus vārdus, ko arī izlasīšu. Es viņam sacīju: nav jāizstāv ierēģņus. Kad to sapratīsi, tad vairs nerunāsi par 10 000 aizstāvju. Ja spēja aizstāvēt sevi, savus bērnus, ar to pietiek. Aizstāvot kompāniju, sijā, ko sauc par valsti, vai tev der, ka kara gadījumā tu aizstāvi ierēdni? Viņš tevi neaizstāvēs, viņa ģimeni tu gan aizstāvēsi un pašu ierēdni, bet ierēdnis tavai ģimenei tavas bojā ejas gadījumā samaksās kompensāciju, ja vien neesi pazudis bez vēsts no tavas vai tautas kabatas. Vai tas tev der? Vai ar šo tu atzīsti, ka tava dzīvība ir par naudu pērkama, ka taviem bērniem tevi nevajag, bet gan varoni, izvaroni, mocekli, kas aiziet nezinādams, kāpēc dzīvo? Vai tā? Padomājiet, cilvēki Latvijā, par šo, kas jūs kūrē, kas no jums cenšas izmanipulēt padevību, paklausību, lojalitāti, patriotismu. Jūs taču to nedarāt sev, ko jums liek darīt priekš ierēģņiem, pēc kaut kādas augstākās kastes. Vai ar to jūs akceptējat, ka pārākuma tiesības tā ir norma un ka tas ir pareizi tā saucamajā demokrātijā? Ja tā, tad ar to jūs paši atzīstat, ka demokrātija Latvijā nekad nav bijusi, jo demokrātijā taču tautas varai esot, pastāv arī cilvēku tiesības, un viena no tām ir līdztiesība, kas paredz, ka pastāv līdzsvars cilvēku tiesību kontekstā. Par šo ir vērts diskutēt arī turpmāk. Diskutēt un panākt to, ka neviens nevienam neko neuzspiež.